Nu, laikam vislabākais ir, es atceros, pirms kaut kāda nedaudz vairāk kā gada satikos ar vienu uzņēmēju, uzņēmēju tā ģimene, pāris, kas ļoti rezonē vienmēr satikties ar ģimenes uzņēmējiem, jo man pašam ir ģimenes uzņēmums un ir vairāk uzņēmumi bijuši, un tas tā kā vienmēr tā dinamika ir daudz līdzības, un tas vienmēr forši ir. Bet jā, viņi bija jauns uzņēmums, un principā vispār neko nepārdeva, nebija nekāda apgrozījuma, nekas. Ļoti tuvu nulles punktam pats sākums. Laikā mēs runājam, un tad tas bija pats sākums no Jūkan. Tātad Jūkans vēl tikko bija izveidots, nebija vispār, bija pāris klienti, kas mums bija. Un es ar viņiem runāju, es iepazīstamies un saprotu, ka jā, viņiem noteikti, tajā laikā, kad es runāju ar visiem klientiem, es izskatīju, vai viņi der mums priekš aģentūras sadarbības, ja, kur mēs kā komanda uzreiz sniedzam jau tādu intensīvu pakalpojumu. Un uzreiz sapratu, šis ir ideāls piemērots tam jaunajam produktam, ko mēs veidojam, kas ir Jūkans. Bet viņi bija tajā pašā laikā atvērti jau gatavi, principā varētu startēt arī kā aģentūra, bet viņiem tas būtu izmaksājis 10 reizes dārgāk. Jā, vismaz tajā pirmajā mēnesī būtu 10 reizes dārgāk. Un vai būtu rezultāts, es nevarētu garantēt. Jā. Dažreiz ir tā, ka es varu uzlikt roku uz sirdi un teikt, te mēs sasniegsim labu rezultātu, bet dažreiz tu to nevar zināt, jā, jo ir dažādi produkti, dažādas industrijas un daudz mainīgie. Tāds īsais stāsts, strādājam jau vairāk kā gadu. Viņi ir izauguši reiz 10, reiz 20 caur Jūkana palīdzību. Regulāri viņi ir tātad viens no aktīvākajiem biedriem. Jo Jūkana mēs iedodam visus rīkus, mēs iedodam iespējas, bet viņas ir arī jāizmanto. Ko nevienmēr visi izmanto. Jā, cilvēks var par kaut ko samaksāt naudu, bet var arī neizmantot, kā pieredze rāda. Un viņi ir tie, kas ļoti tiešām aktīvi iesaistās, katrā zvanā, katrā ir izgājuši cauri visām apmācībām, visiem soļiem, un tur ir arī rezultāts. Tur mēs arī redzam, ir rezultāts, un tas par to esmu ļoti, ļoti lepns. Jā. Viņiem ir kaut kāds reiz 10, reiz 20 no sākuma stadijas viņi sasnieguši rezultātu.